Sveicināti, mīļie draugi! Šodien tādā pirmsvētku noskaņā gribas vēl un vēl iedziļināties tajā, ko Dievs mums ir pateicis šodien jaunajā derībā. Ja? Tātad prieka vēstī, kas mums tikusi pasludināta un kuru mēs esam aicināti pasludināt viens otram ikdienas atgādinot, cik Dievs ir labs, cik ļoti viņš mūs ir mīlējis un ka nekas to nevar atcelt ja? Šodien, jo pats Dievs ir slēdzis derību, ja? Pats ar sevi būtībā, ja? Tā nav derība ar mums, jo citreiz es dzirdu, kad saka, ka tā ir derība tev ar Dievu. Ja Dievs joprojām paļaujās uz cilvēku, tad joprojām mēs esam lielās ziepēs, ja? Es teikšu godīgi, arvien dziļāk un dziļāk satriec šī Dieva žēlstība, ja? Kuru es redzu lasot rakstus, to bezgalīgo ticību cilvēkam, to bezgalīgo mīlestību pret cilvēku, ja? Kad Dievs vēlas viņu jebkādā veidā izglābt, ja vienmēr viņš ir nācis cilvēkam pretī un, diemžēl, tur, kur cilvēks ir gribējis iet to savus ceļus, tur tas vienmēr ir beidzies ar to, ka Dievam ir bijis jāiejaucās un dažreiz tas ir bijis arī tā, kad ir kādi cilvēki vienkārši ir bijuši jāiznīcina, ja, lai netiktu saindēti un inficēti visi citi, ja. Un tur, kur Dievs runā par šo savu svēto atlikumu, ja, kas ir vienmēr visos laikos bijis, vienmēr viņam ir bijuši šie cilvēki, kuri viņam tic, kuri uzticās viņam, ja, klausās viņā un tā tālāk seko viņam, viņa norādēm. Tur tātad ļoti, ļoti tas ir svarīgs, ja, tas tieši tas moments, ka mēs tieši meklējam viņu, nevis kaut kādu savu labumu caur viņu tai skaitā, ja, kas šodien tiek piedāvāts mums draudzēs bieži vien, ka tas ir normāli. Bet, mīļie draugi, es šodien vēlreiz pārlasīju vēstules ebrejiem, ja, un es biju vienkārši dziļi satriekta par to, ja, ka mēs tik ļoti esam nokoncentrējušies, mīļie draugi, uz šo pasauli, uz tās vērtībām, ja, nesaprotot, ko mēs patiesībā esam saņēmuši Kristū. Ja. Un jā, kā jau es teicu, un kā es vienmēr to akcentēju, ja, tad tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam kaut kā bez šīs pasaules labumiem, ja? Mēs esam cilvēki, mums tas ir nepieciešams. Bet kas ir svarīgs, ja? Kas man tik ļoti uzrunāja šodien arī lasot vēstules ebrejiem, ja? Kur ir teikts, ka tie nemeklēja paliekošu pilsētu, ja? Bet tātad Dievu pilsētu, un tāpēc Dievs nekautrējās viņus saukt par savu tautu un sevi par viņu Dievu. Ja? Un katrs, lai mēs pats pārbaudam, ja? Un tad, kad mēs iedziļinamies tajā, ja, ko es patiesībā meklēju, un kad mēs turamies pie tā, ka tas ir kaut kas pārpasaulīgs aiz šīs pasaules robežām, ja, kur mēs savu dvēseles ēnkuru metam, ja, tad mēs arī sajūtam šo pareizo virzienu visās lietās, mīļie draugi, ja, atzīstot pirmkārt par svarīgāko Dieva gribu, un tajā paliekot, esot svētīti, patiesi svētīti, ja pirmkārt garīgi pasargāt no visa veida ļaunuma, šķīstīt, piepildīt, atjaunot, padzirdīt, pabarot, ja Dievu vadīt, sargāt. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas var izskatīties dažādi, ja. Tātad tas, manuprāt, tas galvenais message, kas šobrīd skan no Dieva ir mīļais cilvēks, neskaties uz šo pasauli kā uz atskaites punktu. Tas arī bija tas video, ko es šodien arī vēlreiz ieliku, ja, kur ir runāts par šo labklājības evaņģēliju, kurš patiesībā, mīļie draugi, lai gan bieži vien tad, kad mēs dzirdam šo labklājības evaņģēliju, ja, tad sludinātāji saka, ka neliec Dievu kastītē, ja, ļauj Dievam tev aizvest un parādīt un tā tālāk. Un, protams, zināmā mērā tas arī tā var būt, ja. Bet pārsvarā šodien sapratu, mīļie draugi, ka tieši šis te labklājības evaņģēlijs, ja, arī liek Dievu kastītē. Ja, es izlasīšu, ko es pierakstīju. Labklājības evaņģēlijs arī ir tas, kas liek Dievu kastītē, ja, šīs zemes dzīves mērogā, laupot patiesās ticības spēku un svētību, pagodinājumu no Dieva svēto pilsētā. Bet paldies Dievam, ja, par Jēzu augsto priesteri, ja, kurš šodien mums ir devis ne tikai glābšanos, pestīšanu, ja, bet tātad viņš arī dienu un nakti lūdz par mums, viņš turpina
joprojām mums esot jau ticīgiem, viņš turpina klauvēt un kalpo mums ikdienas. Ja? Tad tas ir vienkārši īstenībā prātam neaptveram. Iedomājieties, būtībā te jau arī parādās tas, ja, kā mēs parasti skatāmies, es tur pakalpoju un tad es tagad atpūšos. Bet, kad Dievu es ieraugu tajā, kad tas jau arī ir tas, ko arī raksts saka, ka tā ir viņa daba. Ja? Viņš nenogurst kalpojot, tā ir viņa daba. Ja? Mīlestība ir viņa daba, un mīlestība parādās tajā, ka tu kalpo citiem. Ja? Un tad viņš ne tikai mums ir devis glābšanos, ja? Viņa asinīs, bet arī lūdz par mums Dievu dienu un nakti, ja? lai mūsu ticība nemitētos, un mēs aizietu svētu un nevainojam, paturot dievišķo ticību līdz galam. Ja? Un tātad dievišķā ticība, ja? Kas tas ir, mīļie draugi? Mēs zinām visu šo te ebreju vēstulēs 11. nodaļu. Ja? Un es varbūt viņu tagad nelasīšu, ja? Jo mēs visi viņu zinām, ļoti labi zinām. Ja? Bet kaut kā šodien tiešām ļoti īpaši uzrunāju, un tas tādā atklāsmes formā es ieraudzīju, ja? Kad tur patiesībā ir tāds miers tajā dziļumā, ko šī nodaļa piedāvā, ja? Kur tā mūsu ticība sniedzas aiz šīs pasaules robežām, kur tas galvenais uzdevums šiem ticības vīriem un sievām, kur tikuši pieminēti, ja? Ir bijis paklausīt Dievam, ja? Un tā kā dažreiz pat varbūt neapzinoties īstenībā, ja, jo es, piemēram, domāju, ka tur, kur tiek runāts par šo te, tā tūlītās es pateikšu. Tā. Vienādi sakot, te ir tik dažādi, ja, tie dažādi tie varianti, ja, es nezinu, varbūt tās tiešām izlasām, ja, šo nodaļu, un es ticu, ka tas būs arī par svētību, ja, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kainas tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis, tādēļ viņš vēl runā kaut arī mīris. Ticībā Ēnohs tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodot liecību, ka viņš Dievam paticis, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežās, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Mīļie, un tā tālāk šī nodaļa, protams, es vienkārši nevaru lasīt tālāk, ja, tā kā vienkārši tā teikt, vienkārši kā tekstu izlasīt, jo tas šobrīd uz mani tik ļoti dziļi runā, kad es negribu palaist garām šo pašu gremošanas procesu, ja, kur ticībā mēs to paņemam savā sirdī dziļi, ja, un paturam šo atklāsmes līmenī satverto ticību, ja, kas parādās būtībā uzticēšanās momentā Dievam. Ja. Tāpēc bieži vien tur, kur cilvēki, piemēram, protestē pret ticību kā tādu, sakot, ka tajā īstenībā tev nevajag ticēt, ja, tev vajag vienkārši tā kā visu atmest un bezmaz visu atlaist un tā tālāk un vēl kaut kā skaidroja šo fenomenu, bet patiesībā jau sanāk tā, ka patiesībā jau viņi tieši arī par ticību runā, ja, te notiek tas, par ko mēs runājam, ka bieži vien cilvēki sauc lietas vienos vārdos, bet domā katrs par kaut ko citu, un otrādi, ja, cilvēki runā par vieniem un tiem pašiem stāvokļiem, bet sauc viņus dažādos vārdos, un tāpēc arī apostols Pāvils saka, ka šī kalpošana turpināsies līdz kamēr mēs visi nonāksim vienā garā, vienā ticībā, ja, kamēr visu šos momentus saskaņojot, ja, lai tas būtu vienotībā, pareizā izpratnē, ja, tā kā to Dievs ir pateicis pēc būtības. Ja, tas, ka kāds mēs kaut ko to saprotam savādāk, tā ir mūsu problēma. Ja, tas ir tas mūsu atziņas līmenis, kurā mēs tad arī staigājam. Ja. Bet
kas mums var palīdzēt šajā procesā, ja, kad mēs vienmēr atceramies, ka Dievs, ja viņš kaut ko ir pateicis, tad tā ir un tev nav jēga pretī strīdēties, piemēram, ka ticība nav vajadzīga. Ja Dievs ir pateicis, ka ticība ir absolūti nepieciešama, lai patiktu Dievam, tad varbūt painteresējies par to, kas ir patiesa ticība, ko ar to ir domājis Dievs, ja, kas ir tā ticība, kas viņu iepriecina, kā viņa parādās cilvēku dzīvē, cilvēku attieksmē un tā tālāk. Un tad tu varbūt atklāsi, ka tas, ko tu domā, kas nav tā ticība, bet tu mēģini ieskaidrot, ka cilvēkiem būtu šādi jārīkojas, ka tā varbūt patiesībā arī ir tā ticība, ja? Un tā tālāk. Ja? Tāpatās, piemēram, arī, kā jau mēs runājam, ja? Ka tā tad ir šis viens koncepts Dievam un ka viņš ir nemainīgs, ja? Kad mēs lasījām šo pirmo psalmu, ja? Un izskatījām to, ka tātad svētīgs ir tas cilvēks, kurš dienu un nakti pārdomā Dievu baušļus, un tad mēs sākām domāt par to, kādi tad ir tie baušļi, kas ir šodien aktuāli, ja, lai mēs neaizietu pretējā virzienā. Ja, un tieši tas pats arī attiecās, ko es nesenās dienās arī dzirdēju, ko es gribēju šajā video arī bišķiņ iztirzāt šajā pašā kontekstā, ja, lai mūsu ticība būtu dievišķa, tātad atbilstoši tam, kā tas ir šodien aktuāli, un attiecīgi tad mēs arī esam svēti un svētīti. Un tātad runa ies par lāstu, ja, jo es dzirdu un bieži vien redzu, ka cilvēki nesaprot, kas tas ir dzīve zem lāsta, bet mums jau svētie raksti paskaidro paši sevi, un mums ļoti skaidri tas ir pateikts. Ja, tātad atkal paturot to pašu konceptu, ja, kur Dievs saka šodien, ja, tātad es tev dodu šo izvēlies, ja, svētību vai lāstu, dzīvību vai nāvi, tad nu izvēlies dzīvību, ja, un svētību, lai dzīvo tu un tavu pēcnācēji. Un tālāk, tā ir 5. mūzu 28. nodaļa, tur tālāk izskaidrots, ja, tur tālāk, kas te būs, ka tu būsi svētīts, kas te būs, ka tu būsi zem lāstu un tā tālāk. Bet mēs pirmkārt paturam prātā, ka tā ir vecā derība un atceramies, ka Dievs nekā savādāk nevarēja savu svētību parādīt cilvēku dzīvē kā vien caur materiālo pasauli, tāpēc, ka tikai šodien mēs esam Kristū vienoti ar Dievu, un tā ir tā svētība, kas ir visa veida bagātība debesīs mums dota, ja, caur Kristu. Un, kā jau es teicu, tas nenozīmē, ka svētība nevar parādīties arī materiālā pasaulē, bet materiālā pasaule nav atskaites punkts. Ja? Tātad sadraudzība Dieva garā ir tas atskaites punkts. Tas gars, kurš liek mums saukt Aba Tēvs mūsu sirdīs, ir tas atskaites punkts, un pārbaudīt mēs varam to tikai katrs pats, ja? Kā tas ir ar mums. Un ja tas tā ir, tad tu esi svētīts, a priori svētīts ar pašu Dievu sadraudzību, ja, ar pašu svēto garu, pateicoties Jēzus asinīm izlietējām un viņa upurim. Ja. Un tā tad runājot par šo svētību un lāstu, tā tad vecā derība, ja, tas bija vecā derība. Šodien jaunajā derībā, kas mums ir teikts par lāstu, ja, par to jau īstenībā ir arī daudz runāts, bet es saprotu, ka ir jārunā vēl un vēl, un mēs arī paši tā nostiprinamies tajā, ja. Ka tā tad mums ir teikts, ja, ka tie, kas šodien dzīvo zem bauslības, viņi dzīvo zem lāsta. Ja, tātad būtībā sanāk otrādi. Ja, koncepts tas pats, izvēlies dzīvību vai nāvi, svētību vai lāstu, tikai tev jāsaprot, kas šodien ir tas ceļš, pa kuru ejot, tu esi svētīts, un kas ir tas ceļš, pa kuru ejot, tu piedzīvo lāstu. Ja, tātad, ja vecā derībā Mūzes bauslība bija tas ceļš, pa kuru tev bija jāiet, lai tu būtu svētīts, tad šodien jaunā derībā patiesības ceļš, ja, patiesība un žēlstība, kas ir nākusi caur Jēzu Kristu, Jēzus Kristus atzīšana ir tā svētība, ja, kad tu atzīsti patiesību par to, ko Jēzus ir izdarījis priekš mums uz krusta, tad tu arī dzīvo svētībā. Tu dzīvo patiesībā, ja, un esi apzīmogots ar patiesības garu, proti svēto garu, ja, kurš arī tev tālāk vada dziļāk visā patiesībā, atklājot mums, ko Jēzus ir teicis, ko viņš ar to ir domājis. Un tā tālāk, ja. Jo pašos pamatos, kas ir noticis, mēs jau arī to pieminējām, ja, tā tad ir mainījusies šī priesterība, ja, un to, ka Dievam nekad nav patikuši, ja, tā tad šie dedzināmie un visa cita veida upuri, ja, kurš pienes vecajā derībā, eļas, straumes un tā, ko mēs to izlasīsim. Ja? Par to liecina vecās derības grāmatās teksti teiktie, ja? un par to arī saka pats Jēzus Ebrejiem 10. nodaļā, to mēs arī varam izlasīt. Ja?
Un tātad, kas ir teikts, jā? Mihas grāmatā 6. nodaļā 7. 8. pants. Tātad, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju, jeb vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, mans miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Jā, tātad mēs redzam, ka Dievs nav mainījies, jā, ka viņam jau tad šie upuri bija ne silts, ne augsts, viņš vienmēr ir gribējis mūsu sirdis apgraizīt, jā, tātad padarīt mīlošas saskaņā ar to, kā Dievs saprot mīlestību, jā. Un to, ka šī priesterība ir mainījusies, šī upurēšanas kārtība, ja, arī mēs redzam, kur Abrahams tātad pienes šo savu dēlu, ja, un kad tā kā Dievs atceļ, ja, šo viņam nevajag pirmdzimto atdot par upuri, ja, tur, kur viņš paliek uzticībā Dievam ticot, ja, tad viņš ir citās attiecībās, citā derībā, proti tas ir kā jaunās derības prototips, ja, kas attiecās uz katru no mums šodien. Un tātad palasīsim nedaudz 10. nodaļu ebrejiem, tas ir vienkārši aleluja, ja, jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids, nekad nevar ik gadus ar vieniem un tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies tāpēc, ka upurētāji reiz šķīstīti, neapzinātos vairs nekādus grēkus, bet ar upuri ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršana āža asinīm nav varas atņemt grēkus, tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, ja Jēzus saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju, raugi, es nāku grāmatā par mani rakstīts tavu prātu darīt tagad Dievs. Iepriekš sacījis upurs un dāvanas un dedzināmos upurs un grēku upurs, kas pēc bauslības tiek upurēti, tu neesi gribējis, un tie tev nav patikuši. Tad viņš sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīt svēti pavisam, un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpošanā un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus, bet viņš, Jēzus, vienu upuri par grēkiem upurējis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti, bet arī svētais gars mums liecina pēc tam, kad ir teikts, šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu. Pēc tām dienām, saka tas kungs, savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu, bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upura par grēku. Aleluja, jā, slava Dievam. Un tagad beigās bišķiņ parunāsim par tādu nopietnu lietu, jā, šajā sakarā. Tātad mēs vēl varētu vēl dziļāk iet tajā, jā, kad tātad, ko tieši Dievs ir izdarījis un ka tas primāri skar mūsu sirdsapziņu. Jā, tātad, ka mēs esam saņēmuši labu sirdsapziņu, ka mēs esam atbrīvoti no paša grēka, ja, tātad mēs esam vairs ne miesas dabas vadīti, bet svētā gara vadīti, ja, un mēs esam atbrīvoti no šīm grēka sekām, ja, mēs esam atbrīvoti no soda un no šīs ļaunās apziņas, ja. Un tur mums arī tālāk teiks, tad palieciet stipri tajā cerībā, ja, tuvodamies Dievam ar labu sirdsapziņu, ja, ar šķīstītu sirdsapziņu, ja, tālāk ir arī runāts par to, ka, ja, kad vēl tur ļoti dziļi par to, cik tas viss bija nopietni jau Mūzus bauslības laikā, ja, Mūzum dotās bauslības laikā, ja, kad nevarēja tuvoties šim kalnam. Un tad ir teiks, bet iedomājieties, cik nopietni tas viss ir šodien, ja, kad mums ir dot jauna derība un kad mums ir jāpatur prātā, ja, ka pats Dievs ir atdevis savu dēlu, upurējis, ja, mūsu dēļ. Un ja šodien kāds
to min kājām un netur ne par ko, atkal atgriezdamies atpakaļ pie bauslības, ja, tad viņam vairs nepaliek upuri. Tad tas ir ļoti svarīgs moments, ja, kad šodien bieži vien cilvēks biedē ar to, kad redzi, ja tu grēko tā kā tādā veidā, ja, kad, pieņemsim, kā mēs to parasti saprotam, ja, kad cilvēks vienkārši kaut ko sadara tādu, ja, kā mēs saprotam grēku, ja, un tad viss tev vairs upura nepietiek, ja tu jau esi nācis pie Kristus, ja tu viņu jau esi atzinis, ja. Bet būtībā, ja mēs ieskatāmies, un ko es vēl šodien vēl un vēlreiz ļoti spilgti ieraudzīju, ja, kad tātad kad ir teikts, kad vairs tad nepaliek upuri par grēku, tieši ir runāts par to, ka cilvēki atkal atgriežas bauslības darbos, ja, par ko arī apostols Pāvils runā vēstulēs Galatiešiem, sacīdams, ja, kad kas jūs ir apmuļķojis, kas jūs ir pievīlis, ja, jūs iesākāt garā, bet jūs miesā gribat pabeigt, ja, jūs atkal atgriežaties pie miesas darbiem, pie kaut kādiem miesīgiem risinājumiem, priekšrakstiem un noteikumiem, bet es jums tikai vienu gribu pajautāt, kā jūs šo garu, kas jūsos brīnišķi darbojās, kā jūs viņu saņēmāt, vai caur bauslības darbiem, vai dzirdot ticības vārdu, bet ja jūs atkal ejat tajos darbos un cenšaties sev pestīt caur darbiem, tad jūs bez žēlstības esat palikuši. Tātad tas ir tas bīstamais moments, mīļie draugi, tas ir ļoti bīstami. Ja cilvēks jau ir atzinis patiesību, ja, tad, kad viņš atzīst patiesību, viņam ir jāsaprot, ka viņam nav atpakaļ ceļa, ja? Un tātad viņam tagad ir jārūpējās par to, lai viņa ticība tam atbilst un jāsaprot, ka velns darīs visu, lai viņu aizvilktu atkal atpakaļ uz veco šo te bauslības ceļu, ja? Kur viņš paliek bez Kristus, ja? Jo Dieva gars ir patiesības gars, kurš apstiprina patiesību. Un tātad bauslība ir nākusi caur Mūzu, bet patiesība un žēlstība caur Jēzu Kristu, ja? Tātad tikai paliekot Dieva žēlstībā, mēs varam staigāt šajā sadraudzībā ar svēto garu un tikt pestīt un aiziet līdz galam. Un kāpēc mēs to varam? Jo pats Jēzus lūdz par mūsu ticību dienu un nakti, ja, lai tā neapdzistu. Ja? Un tāpēc, kas no mums tiek prasīts? Raudzīties uz viņu, ja? Raudzīties uz viņu, kur mūsu ticība pieaug, kad mēs redzam šo mīlestību, kāda tiek parādīta cilvēkiem, kad mēs redzam šo dabu, kāda ir Dievs. Ja? Un kad mēs saprotam, ka tas viss, kam mēs ejam cauri, mīļie draugi, ir pupu mizas, un kad mēs saprotam, cik liela ir tā godība, uz kuru mēs esam aicināti, un pēc kuras mēs tiecamies, ja? Un ka šeit uz šīs zemes nekas nav tā vērts, lai mēs to iemainītu pret kaut ko. Un ja mēs, mīļie draugi, tajā paliekam, tad mūs pārņem tik dziļš un paties un atvieglojošs miers, kurā mēs beidzot saņemam šo brīvību paši no sevis, ja? Brīvību no tām kārībām, kuru dēļ mēs gājām postā. Tādēļ mums ir tik svarīgi šodien nepavilkties atkal uz kaut kādiem labklājības evaņģēlijiem, kur Dievs atkal tik ielikts kastītē šīs zemes mēroga robežās, ja? Un skatīties aiz šīs dzīves priekškara, saprotot, ka jā, mūžīgā dzīvība mums ir pieejama jau šeit un jau tagad, bet arī ar izpratni par to, kā viņa parādās. Ja? Tad primāri tā ir šī dzīvība pārpilnībā, kas plūst mūsu sirdīs caur svēto garu, kurš izliec tajās pateicoties Jēzum. Ja? Aleluja! Un ka mēs apliecinam savu cerību līdz galam, ja? Ka mēs paliekam, kuras pamatā ir ticība tam, ko Dievs ir izdarījis, ja? Ka mēs paliekam šajā cerībā un apliecinam to un zinām, ka cerība neatstāja, nepamet kaunā, kā mums tas ir teikts Romiešiem 5:5. Ja? Tātad tas viss ir apsolījums no Dieva, ka viss būs labi, mīļie draugi, ja? Ka viņš tur roku uz pulsa. No mums tiek prasīts, lai mēs šo te kultivējam, lai mēs viens otram atgādinam un lai mēs paši tajā sakņojamies, ja? Lai mēs stiprinamies žēlstībā un sakņojamies Dieva mīlestībā, kur tika parādīta uz krusta Golgātā katram cilvēkam. Amen.